Es tikko atgriezos ar draudzeni no šopinga, bet tas nebija tāds šopings, kā jūs varētu padomāt. Mēs bijām tādā kā omīša šopinga, es to varētu tā nosaukt. Es paņēmu savu pupoliņas tirgu pa 3 eiro, smaržām vienkārši nereāli. Es jau jūtu, cik ļoti labi tas izskatīsies un smaržos. Man tomēr nesanāca droši atnest uz mājām šo puķu podiņu, bet es nopirku tādas ļoti smukiņas narcises. Es ceru, ka viņas atjēgsies. Šis maksāja 3 eiro. Man ļoti patīk, kā izskatās. Manuprāt, būs ļoti smuki. Pēdējā laikā man ļoti patīk galdauti, kā tas izskatās uz galda. Ēst tā kā ar galdautu ir ļoti smuki. Un, protams, kur var atrast viskaistākos galdautus, tas ir Humpalās. Šie maksāja 3 eiro. Smaržo, protams, nevisai labi, bet, protams, nomazgāšu un būs ļoti, ļoti smuki. Tāds pavasarīgs raksts ar ziediņiem, zaļš. Ļoti forši. Un tūlīt parādīšu, ko es nopirku no ēdiena. Protams, esot veikalā, gribās paņemt visu, bet es saprotu, ka es neesmu tik spēcīga, lai visu to atstieptu, un es esmu bez vīrieša, tā kā vienai pašai. Paņēmu tādas zemenītes par eiro, ledus salātiņi. Kad es eju uz veikalu viena pati bez sešas, tad es vienmēr paņēmu kaut kādas normālas, veselīgas lietas, bet viņš parasti man visu sabojā iepirkšanās, tāpēc, ka viņš vienmēr ņem čīpsus, šokolādes, cepumus un tā tālāk. Es, protams, arī to visu ēdu, bet es varu to nenopirkt un tad sēdēt mājās un raudāt, ka man nav nekā garšīga. Paņēmām arī tādas rozīnes, mēs gatavosim kūdziņu, 2 avokādo. Es arī paņēmu tādu mozzarellu rīvēto. Nezinu, ja kāds no jums ir mēģinājis, uzrakstiet, vai jūs tādu pērkat vispār. Gribēju izmēģināt. 2 banāni, šādi īsie gurkīši. Es jau noguru no garajiem gurkiem, man ļoti viņi nepatīk un besī. Paņēmu 2 tādas mīklas. Es pēdējā laikā skatos arī Annes saldās pieturas video. Un viņa ļoti bieži pērk dažādas šādas mīklas no Lidla. Mēs ar Sašu parasti ņēmām kaut kādas pīcas mīklas, vai arī es ņēmu tādas bulciņām, kaut kāda arī mīkla bija. Šoreiz paņēmu ar raugu, tas būs kā reiz maizītām, ko mēs gatavosim ar draudzeni. Šādi sarkanie kaposti, mēs ar to krāsosim olas. Šādu vistiņu, tas ir cēļu stilbi bez locītavas, man sagribējās izvairīt kaut kādu zupiņu. Tas ir arī viss, ierakstiet, ja jums patīk tādas ātras atpakošanas.